Labdien, klātesošie, sadarbības partneri, pedagogi un skolēni! Labdien arī tiem, kuri ir pieslēgušies mums tiešraidē no dažādām Latvijas un pasaules malām. Mums ir liels prieks jūs visus sveikt šeit, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā, kur noslēdzam izglītojošās iniciatīvas Autorskola 2. projektu Mācām nākotnes skolotājus. Šodien esam sapulcējušies, lai ne tikai atskatītos uz autorskolas paveikto šī gada laikā, bet arī veicinātu diskusijas par intelektuālo īpašumu un beigās arī pārbaudītu savas zināšanas. Es ticu, ka visi vēlamies ķerties vērsim pie ragiem, tādēļ nekavēsimies un aicināšu uzrunu teikt šīs burvīgās vietas namatēvu Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas direktoru Ainaru Šablovski. Labdien! Es ļoti daudz ēteru negribu aizņemt, bet es gribu teikt paldies brīnišķīgai kompānijai, kas ir ieradusies šo brīnišķīgo vietu, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola, jeb kā tautā mūs sauc Lielajos Mediņos. Un, jā, mēs tiešām priecājamies par šīm sadarbībām beidzamos gadus, par ko jāsaka paldies Elijam. Mūsu kontaktu loks tikai aug, mūsu mājās, mūsu skolā tematikas skar autortiesības izskan aizvien biežāk, mēs kļūstam aizvien gudrāki un par to mēs tiešām priecājamies. Tā kā mēs, jāsaka, tiešām esam ieguvēji visi, win-win, prieks redzēt studentus, lai mums visiem ir labi, lai mums visiem izdodas arī visu šo ievērot, par ko mēs šodien uzzināsim, un lai tas mums palīdz mūsu profesionālajā darbā. Paldies un lai jauka diena! Paldies direktora kungam! Kas gan būtu autorskola bez draugiem, vai ne? Un viens no šādiem draugiem ir Patentu valde. Aicinām uz skatuves Patentu valdes direktori Agri Batalovski. Labdien visiem, gan klātesošiem, gan kas skatās otru pusi ekrānam. Foršs vārds draugi. Es teikšu, ka mēs šodien esam sapulcējušies dēļ viena unikāla projekta. Autorskola ir kaut kas tāds, kas attīstījās no paša sākuma, pamainījās un iedvesa kaut ko pilnīgi jaunu, es teiktu, vispār sadarbības jomā. Jo mēs sākām mazāk skatīties uz to, kas mūs visus nošķir, un vairāk skatīties uz to, kas mūs visus vieno. Un tas, kas mūs visus vieno, ir rūpes par intelektuālo īpašumu, censties vairāk izskaidrot un veist izpratni, izglītot. Un autorskola ir burvīgs piemērs, kā var uztaisīt skaistu ceļvedi, piemērot dažādām mērķgrupām, lai tiešām parādītu un izklāstītu, kas katram ir svarīgs. Un arī varētu katrs pārbaudīt savas zināšanas. Un, protams, galvenais mērķis ir jaunieši. Tāpēc, ka jaunieši un tie, kas visi mums arī šeit sēž, jūs esat nākošie tie, kas radīs kaut ko labu, kas dos pievienoto vērtību mums visiem. Un, līdz ar to mēs jūtamies pagodināti, ka mēs varam būt draugi šajā projektā, skan dīvaini. Ir īpaši vēl, kad jūs droši vien nesaprotat, kas patentu valde ir, un vienmēr saka, kad jau vēl piemina rūpniecisko īpašumu, tad jau uzreiz var iet projām. Bet es jums tiešām zvēru, ka šīs tēmas ir ļoti cieši saistītas, un šis portāls un autorskola to parāda. Un tas, ko es no savas puses varu teikt, mēs arī turpināsim kopā strādāt, mēs turpināsim atbalstīt. Šis skaistais ceļš ir beidzies, autorskolas projekts, bet tas ir tikai viens ceļojums, kuru mēs ejam kopā. Un mēs atradīsim jaunus, interesantus veidus, kā strādāt kopā, un vairāk vies skaidrību arī visiem mūsu apkārt esošajiem par to, kas ir nozīmīgs. Aizsargāt, cienīt intelektuālo īpašumu un arī atrast pareizos veidus, kā viņu izmantot, lai pašiem labāk veiktos savā jomā, biznesā,
Vienalga, kuru ceļu jūs izvēlēsieties. Tāpēc paldies visiem, kas ir šo te turējuši kopā un kas ir ļoti daudz ieguldījuši. Jūs esat maleči. Mums ir prieks būt kopā ar jums. Paldies! Paldies! Kā zināms, intelektuālais īpašums ir visai plaša sfēra. Tāpēc ir labi, ja dažādas organizācijas var sanākt kopā un sadarboties, kā tas arī ir noticis autorskolas gadījumā. Aicinām uz skatuves vienus no autorskolas partneriem. Sagaidām Kultūras ministrijas autortiesību nodaļas vadītāju Ilonu Petersoni. Paldies! Labdien visiem, gan šeit, gan arī, kā jau teica, otrā pusē ekrānam. Es vēlos vispirms sūtīt sirsnīgus sveicienus no kultūras ministras Agneses Lāces. Viņa ļoti vēlējās šodien ierasties, bet, diemžēl, vai par laimi piedalās sarežģītās budžeta sarunās. Un uzreiz arī es vēlos pateikties tiešām visiem draugiem, kā jau Agris teica, vispirms jau biedrībai Laipa un it īpaši izpilddirektorai Lienai, kur arī pēc tam runās, jo viņa ir šī visa iniciatora, bez viņas droši vien nekas nesāktos vispār. Un arī paldies viņas lieliskajai komandai, gan Aināram, gan Lāsmai un Inesei un citiem. Tieši tāpatās man bija prieks sadarboties ar Latvijas Universitāti un arī ar patentu valdi, un mēs ļoti ceram arī uz visādām iespējamām sadarbībām turpmāk. Bet jums, studenti, es domāju, jums tagad šķiet, kas šitie atkal par stāstiem, par tiesībām, gārlaicīgi. Bet ziniet, tad, kad mēs pēc tam redzam tajā īstajā saucamajā dzīvē, kad mākslinieki tiešām nezina savas tiesības, tad ir jādomā, kaut kur mēs esam kaut ko palaiduši garām. Tāpēc es jums tiešām iesaku, ieiet mājaslapā autorskonta.lv, tur šis te sarežģītais tiesību jautājums ir paskaidrots īsi, vienkārši un aizraujoši. Un tiešām, man liekas, nekāda tāda cita materiāla latviešu valodā nepastāv. Un ja jūs kaut ko lasīsiet angliski, tas īsti nebūs precīzi. Ja? Savukārt autortiesību likumu lasīt nevienam negribas un arī nevajag. Saku, kā ir. Lūk, tā kā paldies liels. Tiešām kultūras ministrija priecājas iesaistīties šajā projektā un mums ir ko vēl darīt. Šis ir tiešām tāds pirmais posms. Paldies visiem! Paldies, Petersonas kundze, par uzrunu. Autorskola ir komandas darbs, un šajā komandā aktīvi ir strādājis nevien Kultūras ministrija, bet arī Latvijas izpildītāju un producentu apvienība. Sagaidām Laipa izpilddirektori Lienu Edvards. Sveiki visiem! Mans vārds jau tika pieminēts, un vēlreiz Laipa vārdā saku paldies saviem kolēģiem, partneriem, Jāzepa Mediņa vidusskolas administrācijai, arī Elvijam par to, ka mēs šodien varam būt šeit. Un mēs, Laipa, kā šī projekta iniciators, tiešām esam gandarīti par rezultātu. Mēs esam gandarīti par to ieguldījumu, ko katrs no partneriem veica, un arī, protams, gandarīti par to, ka ar šo nekas nebeidzās. Un mēs spēsim turpināt strādāt, spēsim nodrošināt to, lai šis radošums un šīs inovācijas tiešām turpinās. Un mūsu mērķis ir iedvest tieši jums, jaunieši, to vēlmi strādāt radošajās profesijās. Saprast, ka šī radošā profesija ir darbs, un šis darbs, protams, ir kaut kādu pievienoto vērtību gan sabiedrības labā, gan arī, protams, jūsu pašu interešu nodrošināšanā. Un autorskola ir ļoti plašs informācijas apjoms. Autorskola ir paredzēta ikvienam, gan studējošam radošās profesijās, gan arī tiem, kuri varbūt nākotnē mācīs kādu no jauniešiem un iedvesmos savukārt nākamo paudzi turpināt darboties radošajā sfērā. Tā kā liels paldies visiem par ticību autorskolas projektam, paldies par sadarbību, un mēs turpināsimies un noteikti nāksim klajā ar kādām jaunām inovatīvām un interesantām idejām. Paldies, Edvardsas kundze. Autorskola tomēr ir izglītojoša iniciatīva, tādēļ man ir gods pieteikt vēl vienas autorskolas partneres – Latvijas Universitāti. Un šodien lielāko Latvijas augstskolu pārstāv Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes prodekāna
profesore Anika Miltuze. Labdien visiem! Pirmām kārtām Latvijas Universitātes Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes vārdā es tiešām gribu teikt sirsnīgu paldies par iespēju būt šī fantastiskā projekta daļai. Un Latvijas Universitāte, kā zināms, ir visnotaļ akadēmiska un zinātne orientēta institūcija. Un, kā mēs zinām, zinātnē nekas nav vienkārši. Un zinātņu nozares, kas fokusējas uz cilvēku, zina, ka uz visu ir jāskatās kompleksi. Un man liekas, šajā projektā šo kompleksumu ideju ir tik fantastiski izdevies iedzīvināt, sagatavojot dažāda veida materiālus, gan darba lapas, gan rīkojot seminārus, gan veidojot tiešsaistes kursus, kas jau ir tāds garants pēc iespējas precīzāk aizklauvēties līdz dažāda veida auditorijai un sasniegt mērķi. Otra lieta, domājot par skolēniem, studentiem, docētājiem, mēs visi esam vienlaicīgi gan intelektuālā īpašuma lietotāji, gan arī intelektuālā īpašuma radītāji. Un tāpēc jebkuram studējošajam ir ļoti svarīgi zināt šīs abas puses, gan kā nepārkāpt intelektuālā īpašuma normatīvo regulējumu, nepieļaut plaģiātismu, gan kā aizsargāt sevis radīto. Tāpēc liels paldies par šo te izveidoto materiālu un par iespēju katram celt savu kompetenci intelektuālā īpašuma jomā un, protams, dot to arī tālāk. Nepaturēt pie sevis, bet izplatīt, ziņot tālāk savā profesionālajā darbā un būt par skolotājiem. Ne tikai skolotāju profesijā, bet arī dzīvē, izplatot šīs idejas tālāk. Liels paldies visiem! Paldies! Šī gada laikā autorskola ir paveikusi patiesi daudz. Ir norisinājušies semināri skolēniem un studentiem, veidoti materiāli un animācijas, lai padarītu intelektuālo īpašumu vieglāk saprotamu. Un kurš gan labāk varētu pastāstīt par paveikto, ja neviena no autorskolas iniciatorēm, kas bijis klāt no pašas pirmās šīs izglītojošās platformas dienas, proti Latvijas izpildītāju un producentu apvienība. Tādēļ prieku atpakaļ uz skatuvi aicinu Lienu Edvards. Tā. Aiziet. Labi, man jāpastāsta ātri, kas tad ir izdarīts un jāparāda, ko mēs vispār piedāvājam mūsu platformā autorskola.lv. Tātad taisnība ir tajā, ka mēs sākām strādāt ar autorskolas izveidi jau 3 gadus atpakaļ. Un autorskola ir tapusi pateicoties, protams, Eiropas Savienības finansējumam, Eiropas Savienības intelektuāla īpašuma labvēlībai. Un tas kopējais rezultāts ir redzams, saskatāms un arī izmantojams šobrīd izglītojošā vietnē autorskola.lv. Lūk, un sākotnēji mēs sākām ar skolu jauniešiem un skolotājiem vispārējās izglītības skolās. Tad izveidojām materiālus tieši, kas bija priekš skolu jauniešiem un viņu pedagogiem, un izveidojām šos mācību materiālus 4 mācību jomās, kurās ir integrēts tieši intelektuālais īpašums. Un, attiecīgi, tad, kad mēs strādājam jau ar šīm vispārējām izglītības skolām, mēs sapratām, ka īstenībā mums ir viena šī neaptvertā auditorija, kas ir studenti, gan topošie pedagogi, gan arī radošo industriju pārstāvji, kuri nav varbūt šo tēmu apguvuši pirmajās skolas klasītēs. Un, attiecīgi, mūsu iecerība bija radīt speciāli studentiem veltītu orientētu vietni, kurā ir pieejama informācija tieši, kas saistās jau ar intelektuālo īpašumu, ar to pašu radīto darbu, un arī, protams, kā jau šodien tika minēts, ar citu darbu izmantošanu. Lūk, autorskola
ir izveidojusi studentu telpu. Studentu telpā tas, kas ir ļoti ekskluzīvs un viegli lietojams, ir tiešsaistes mācību kurs, kurā ir 10 temati, un attiecīgi šos tematus izlasot, ar tiem iepazīstoties, ir iespējams nokārtot tiešsaistes kursu un arī iegūt digitālo certifikātu, kas apliecina jūsu zināšanas par intelektuālo īpašumu. Bet kāpēc tas ir interesanti? Interesanti, jo šajā metodiskajā mācību kursā, izglītojošā mācību kursā ir pieejami ļoti daudz interaktīvo materiālu, un interaktīvie materiāli kā dažādas animācijas, video, kur paši mākslinieki stāsta par savu pieredzi ar darbu radīšanu un ar tiesību ievērošanu. Un tāpatās mums ir arī iestrādāts ļoti labas atsauces dažādiem piemēriem. Pieņemsim, mūzikas industrijā ir bijuši kaut kādi gadījumi, kaut kādas strīdus risināšana vai kas tam līdzīgs, kur tiešām var pastīties, kā tas reāli darbojās dzīvajā vidē. Un it sevišķi studentiem un nākotnes profesionāļiem, gan pedagogiem, kas mācīs bērnus un jauniešus, gan arī tiem, kas darbosies radošajās jomās, ir svarīgi zināt šos gadījumus, jo es strādāju ikdienā tieši ar mūziķiem, ar mūziku saistīta esmu jau vairāk kā 14 gadus un tieši darbojos mūzikas industrijā, un es zinu, ka realitātē tiešām tās zināšanas ir vajadzīgas un nepieciešamas, tāpēc silti iesaku paskatīties šo avotu un visiem pamēģināt izspēlēt šo tiešsaistes kursu. Un, lūk, jā, tad jau pieminējām, tas viss nav tikai un vienīgi mans nopelns. Man ir bijis tas gods strādāt kopā tiešām ar brīnišķīgām kolēģiem, ar kurām mēs kopā arī faktiski radījām visu šo saturisko materiālu. Tātad, ar Ilonu Petersonu, kur šodien jau bijusi skatuves, un mana kolēģe Linda Zombera no Patentu valdes, kur šobrīd ir bērnu kopšanas atvaļinājumā. Mēs izstrādājām lielāko daļu no materiāliem. Protams, mums nāca palīgā arī paši mūziķi, mūzikas industrijas darboņi. Un, jā, tas rezultāts ir baudāms tieši šādā izskatā. Tad ir 10 tēmas, katrā tēmā ir teorija vieglā formā, un attiecīgi pie šīs teorijas ir piemēri, video, animācijas, infografikas. Mazākiem bērniem pat ir spēles, kuras var izspēlēt mācību stundās un apgūt to vielu, jo tādā tiešām pamata līmenī, lai katrs mēs apzinātos, kas ir autors un kurā brīdī mēs sev varam par tādu dēvēt. Tā. Lūk, vēl nedaudz detalizētāk, kādu jautājumu ir pieejami e-kursā. Nav sarežģīti jautājumi. Jautājumi ir ļoti vienkārši, lai pārliecinātos, lai konkrētais e-kursa apmeklētājs tiešām ir iepazinies ar tēmu pēc būtības. Un, jā, šī gada laikā mēs esam apmācījuši apmēram 900 studentus dažādās augstskolās Latvijā. Esam izstrādājuši 10 animācijas, tā skaitā mums ir animācijas par šī brīža aktuālām tēmām, kā mākslīgais intelekts un tā tālāk. 18 dažādi īsi skaidrojuši video, ko mēs izveicām kopā sadarbībā ar studentu pašpārvaldi. Es atvainojos, jūs reizē pēc tam precizēju to jūsu pilno nosaukumu, bet tiešām tā bija ļoti laba, veiksmīga sadarbība un vērsta uz noteikto auditoriju, kurā mēs arī fokusējamies šī projekta izstrādes gaitā. Lūk, un jā, jau pieminētais viens tiešsaistes kurs studentiem, kur vēlreiz aicinu jūs ieskatīties un papētīt un iepazīties ar saturu. Tā. Lūk, un kā tad ir mūsu nākotnes plāni? Nākotnes plāni ir jau manis minētais teikums par to, ka mēs neapstāsimies, un tā mūsu iecerē, protams, ir attīstīt autorskolas platformu daudz plašāk un strādāt jau ar esošajiem, radošajiem, tātad esošajiem arhitektiem, dizaineriem, mūziķiem, mūzikas producentiem un radīt jau speciāli detalizētākus materiālus, kas ir domāti šai auditorijai. Un runājot par pašu šo tiešsaistes kursu, kas ir paredzēts studentiem, mēs, protams, kaut kādā tālākā vai tuvākā nākotnē gribētu kaut kādā ziņā iet uz šo akreditāciju un certificēt šo kursu kā tālmācības kursu, kur attiecīgi jau studējošie var apgūt, un iespējams tas pat ir saistīts ar kaut kādu mācību programmu un punktu skaitu. Lūk, tādi ir mūsu nākotnes mērķi, un mēs esam
jau ļoti daudz padarījuši, bet vēl joprojām ir ļoti daudz darāmā priekšā, tāpēc netērēšu laiku. Atskats ir šāds. Mums ir vietne, kurā var iepazīties, un kas ir labi, tieši mēs runājam atkal par pedagogiem, kuri arī šodien šeit ir klātesoši. Mums ir pat atsevišķa sadaļa veltīta pedagogiem, tātad biežāk uzdotie jautājumi par autortiesībām tieši pedagoģiskajā vidē, kas tad ir jāievēro, un tas mums ir tapis sadarbībā arī ar Eiropas intelektuālo īpašumu biroju, un tāpēc, manuprāt, brīnišķīgs resurs, kurā var ieskatīties un iegūt nepieciešamo informāciju, tāda ir vajadzīga, un arī skaidrot kaut kādas nezināmas lietas, it sevišķi parakstot līgumus, kurā jūs jau kā darba radītāji, kā autori, kā izpildītāji, producenti, paredzat kaut kādu savu tiesību tālāk izmantošanu vai darba izmantošanu. Nu, lūk, jā, vēlreiz liels paldies partneriem, paldies, ka esat atnākuši šeit klausīties un piedalīties arī tālākās šīs dienas aktivitātēs. Un, nu, ejam tālāk. Paldies! Paldies, Liena, par šo vērtīgo atskatu. Un pats galvenais arī solījums, ka autorskola turpināsies. Tieši par to visticamāk mums arī būtu jārunā. Tieši tādēļ, kā jau solīju pasākuma sākumā, šodienas programmā paredzēta arī diskusija. Aicinu skatuves visus diskusijas dalībniekus, bet vadības grožus nodot diskusijas moderatoram, Latvijas studentu apvienības prezidentam Alanam Aleksandram Čerņam. Droši, pievienojamies man. Bet jā, vispirms vēlos teikt, droši, nākam. Labdien visiem klātesošajiem, gan tie, kas mums pievienošies klātienē, kā arī tiem, kas mūs skatās tiešraidē. Paldies arī Evelīnai par stafetes nodošanu man, un paldies, ka pievienoties šai diskusijā, kurā runāsim gan par intelektuālo īpašumu, kā arī autortiesībām. Es pievienošos tepat līdz manām dalībniecēm, jo mums šodien ir pievienojusies Liena Edvardsa, Latvijas izpildītāja un producentu apvienības izpildirektore. Vēlreiz aplausus. Ilona Petersone, Kultūras ministrijas autortiesību nodaļas vadītāja. Aplausus. Un arī Terēze Vētra, Patentu valdes attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta direktoras vietniece. Jā, un kā jau minēju, diskusiju moderēšu es, Alans Aleksandrs Čerņa, Latvijas studentu apvienības prezidents. Bet jā, ķersimies pie pirmā jautājuma. Kā mēs varētu veicināt lielāku izpratni par autortiesībām un intelektuālo īpašumu? Akadēmiskajā vidē tīpaši, lai arī jaunā paudze spētu veiksmīgi aizstāvēt savus darbus. Liena, varbūt jūs vēlatos sākt? Jā, paldies. Es domāju, ka mēs jau esam uzsākuši to kopējo gaitu ar projektu Autorskola, un, manuprāt, tas ir tas pareizais virziens, kā mēs varam izglītot gan sabiedrību, gan jauniešus, gan arī dažādas citas mērķgrupas, par kurām mēs jau esam sākuši domāt un pie kurām mēs strādājam. Tā kā manā uztverē tā ir informēšana, izglītošana un tiešām tāds darbs ar sabiedrību un dažādām mērķgrupām. Jā, droši. Kaut kas, ko piebilst varbūt? Es varu tikai piekrist. Manuprāt, šis ir lielisks sākums un būtu, protams, arī fantastiski, ja varbūt arī obligātajā mācību, kā teikt, programmā būtu vismaz 1 stunda tīpaši radošajiem cilvēkiem, kas būtu veltīta intelektuālajiem īpašumam. Bet, nākotnē. Un Ilona, kādi komentāri? Nav tā, ka man būtu daudz ko teikt un piebilst. Es zinu, ka nav jau tā, ka nav to stundu. Jā. Tāpat jau ir gan kultūras koledžā, gan arī mākslas augstskolās. Par to tiek domāts, bet praksē mēs joprojām pārliecinamies, ka tās zināšanas līmenis var tikt uzlabots. Ar to arī mēs strādājam. Es varbūt tieši gribu pieķerties tam, piesaucot augstskolas un attiecīgi arī pasniedzēju skolotāju. Kādu lomu tad spēlē šis intelektuālais īpašums skolotāju darbā? Un kāda varbūt mums būtu jāveic tā metodika, lai izglītības procesā arī mēs informētu, izglītotu par par šo vispār intelektuālo īpašumu tiesībām, autortiesībām, lai varbūt novērstu arī plaģiātismu? Kāds būtu jūsu skatījums? Jo esmu pārliecināts, ka kultūras ministrijā noteikti tik pa laikam ieripo kāds tāds jautājums.
Jā, protams, ka plaģiātisma jautājums ir aktuāls. Man gribas domāt, ka varbūt ne tik aktuāls kā pirms gadiem 5, ka mēs tikai varbūt saskaramies ar tām sakām, kas ir bijis iepriekš, un kad studenti jau arvien vairāk zina, ko drīkst un ko nedrīkst. Es drīzāk teiktu, ka mums toņi būs daudz vairāk jāstrauc par mākslīgo intelektu, jo faktiski ir jau jāstrauc. Un par to visu, kā tad mēs varam atkal sadarboties ar tām jaunajām tehnoloģijām tieši mākslīgā intelekta jomā, lai vienlaikus tomēr studentiem būtu tomēr jādomā arī pašiem. Ne tikai jāizmanto ierīces, bet kāpēc gan neizmantot, lai kaut ko optimizētu. Ja es domāju, ka mēs visi dzīvosim mākslīgā intelekta laikmetā, un mēs visi šos rīkus visticamāk izmantosim, mums tikai ir jāsaprot, kā to darīt atkal ētiski un tiesiski. Bet atgriežoties pie plaģiātisma jautājuma, protams, ka ir svarīgi, ka arī paši skolotāji zina šos jautājumus, jo tad attiecīgi arī viņiem pašiem radot mācību materiālus, protams, ir jāņem vērā autortiesības un tas, ka, citu autoru darba izmantošana par brīvu nekad nebūs tā vienkārši atļauta. Ja? Varbūt var runāt par citēšanu un fragmentiem, kas ir pieļaujami mācību procesā, bet tiklīdz, protams, kāds cita autora veikums tiek izmantos ļoti plaši, tad skaidrs, ka viņam ir jāprasa atļauja. Gadās šādi jautājumi arī no skolotājiem pietiekoši bieži. Jā. Noteikti svarīgi vadīt kā ar piemēru. Terēze, varbūt jums arī kaut kas, ko piebilst, kā šis intelektuālais īpašums parādītos skolotāju darbā, vai arī tieši par šo plaģiātismu aspektu? Kāds šeit komentārs uzreiz? Man liekas, es varētu padot. Es gribēju tev palīdzēt, pateikt priekšā, ka, ja mēs skatāmies vairāk tieši to patentu valdes funkciju un pusi, tad, manuprāt, tas, kas ir tādā jūsu problemātikā, tas ir stāsts par dažādiem viltojumiem, un droši vien, ka tu vari papildināt un pastāstīt, kā tas vispār izpaužās. Jā, viltojumi, protams, ne tikai plaģiātisms, ir arī zīmola viltojumi, par ko arī mēs stāstam gan jauniešiem, gan arī pieaugušajiem. Arī par to nevajadzētu aizmirst, tas arī ir intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums. Un pieņemsim arī šis, man nāk prātā mūziķiem, kas ir merchandise, pieņemsim Metallica, ir noteikti reģistrējusi savu vārdu kā preču zīmi. Un nav tā, ka to var tagad jebkurš drukāt uz krekliņiem un pārdot. Es domāju, ka varbūt no šī aspekta arī preču zīmes, arī dizaini ir svarīgi, un tāpēc arī radošajiem cilvēkiem vajadzētu par to piedomāt. Jā, paldies. Liena, kaut kas, ko vēl papildināt tā? Pirms mēs virzamies tālāk. Manuprāt, kolēģis jau visu pateica. Es domāju, tieši skatoties šodien uz apmeklētājiem un jauniešiem, gribās teikt, jā, jūs savu dzīvi saistat ar radošumu, radošo profesiju, un tieši tāpēc jūs šeit esat. Droši vien, kad būtu diezgan svarīgi jau saprast pašā sākumā, ko tad jūs tālāk ar šo radošo darbu darīsiet. Un, protams, ja mēs runājam par autortiesībām un mūziķu, kas ir izpildītāju tiesībām, tās nav jāreģistrē, tās rodās tajā brīdī, tad, kad jūs šo darbu radāt un kad darbs ir finišēts. Un pat viņu vēl nav jāpabeidz, autortiesības rodās tajā brīdī, kad darbs pat nav līdz galam pabeigts. Bet tas, ko es gribu teikt, ir diezgan skaidri, manuprāt, jāsaprot tā tiesiskā puse, jo tas jūs pašus pasargās. Pasargās no situācijām, kad pēkšņi kādā reklāmā tiek izmantot jūsu mūzika bez jūsu atļaujas, vai pēkšņi jūsu grupas nosaukums tiek drukāts uz krūzītēm bez jūsu saskaņošanas. Dažādi šie aspekti, kas saistās ar tieši to, kas jūs esat, un es ļoti gribu domāt, ka jūs visi šeit arī šodien sēdošie, klātesošie arī uz to ejat, ka jūs strādājat šajā radošajā nozarē, un līdz ar to, manuprāt, ir tikai saprātīgi zināt tos pamatus un tās savas tiesības, jo tas tiešām nākotnē jūs dziļi var arī kaut kādā brīdī aizvainot vai kā tam līdzīgi. Un ļoti bieži tas ir saistīts tikai un vienīgi ar to, ka nav zināšanu, vai arī nav bijis laiks, vēlme vai interese paskatīties nedaudz arī uz tā radošuma tiesisko pusi.
Jā, es pilnībā piekritīšu, ka gan klātesošiem, gan arī tiem, kas mūs klausās tiešraidē, noteikti vajadzētu skatīties un atrast veidus, kā vislabāk aizsargāt savas tiesības. Bet Ilona jau piesauca, un es tieši arī vēlos pieskarties mākslīgajam intelektam, jo tas nenoliedzami ir ietekmējis, kaut ko pamainījis arī radošajās industrijās, un līdz ar to izriet jautājums. Kā mēs varam nodrošināt, ka autortiesības un arī citu veidu, kā mēs pasargājam intelektuālo īpašumu formas, paliek spēkā šajā jaunajā tehnoloģiju laikā? Kāds komentārs? Ļoti labs jautājums. Es gribētu, ja es varētu jau šobrīd sniegt tādu ļoti konkrētu atbildi, diemžēl man šīs konkrētās atbildes nav, bet tā pavisam vienkāršoti autortiesībās šobrīd vērtē cilvēku jaunradi. Respektīvi, ja jūs esat ieguldījuši savu jaunradi, tad uz to objektu, kas tas ir, autortiesības var attiecināt. Un vismaz šobrīd tās mākslīgā intelekta programmatūras ir drīzāk vēl kā rīki, viņas nav autonomas, un godīgi sakot, es ceru, ka tā mākslīgā intelekta autonomitāte tik ātri vēl nepienāks, un man liekas, tur ir ļoti daudz risku. Bet tas, ko es gribu teikt, ka arī tagad, lietojot mākslīgo intelektu, šī jaunrada ir jāiegulda. Nevienmēr ļoti daudz, bet varbūt, ka tā ir jāiegulda pietiekoši daudz, noformulējot tās saucamās uzvednes, jeb promptus, kā angļu valodā raksta, lai vispār mākslīgais intelekts darītu kaut ko to, ko jūs gribat. Lūk, un ja šīs te uzvednes ir bijušas gan radošas, tad teorijā šo rezultātu joprojām var aizsargāt ar autortiesībām. Bet tas ir tāds teorētisks koncepts, par ko šobrīd autortiesību teorētiķi runā. Un kā tas izskatīsies dzīvē un kā varēs konstatēt vienmēr to ieguldījumu, vai tas notiks arī ar kaut kādu programmu palīdzību un tā kā paskatoties, kas tad tur ir ticis ievadīts un vai to varēs paskatīties jebkurš vai tikai tādā speciālā procesā, to es vēl tā kā īsti pateikt nevaru. Bet katrā ziņā ir bijuši jau tiesu spriedumi, vismaz Ķīnā, kur šādi darbi ir, kur tiesa ir pateikusi, ka šāds darbs var tikt aizsargāts ar autortiesībām. Es domāju, es pilnībā pievienošos tajā sarūktinājumā, ka, diemžēl, šajā diskusijā mēs šo strīdu neatrisināsim. Bet, Terēza, mākslīgais intelekts maina mūsu izpratni par intelektuālo īpašumu. Es domāju, tur jūs man piekritīsiet. Un es gribēju zināt, varbūt ir kaut kādas jau iespējas un izaicinājumi parādījušies, īpaši strādājot ar rūpnieciskā īpašuma fronti, vai arī varat pastāstīt, kā mūsu tiesību sistēma Latvijā pielāgojas šiem izaicinājumiem? Es varu piebilst to, ka visā pasaulē šobrīd diskutē par šo tēmu. Nav tāda vienota viedokļa. Atšķirās Ķīnā ir viens viedoklis. Amerikas Savienotajās valstīs ir arī bijuši vairāki tiesu spriedumi, kas ir diezgan tādi varbūt pretēji. Bet, cik es zinu, Eiropas komisija arī strādā pie šī jautājuma, tā ka mums būs kaut kādas vēl norādes, kā to risināt. Es domāju, ka autortiesības varbūt ir tā joma, ko šobrīd visvairāk tieši apspriež šajā mākslīgā intelekta jomā, jo tā liekas, ka tiek skart visvairāk, bet, protams, arī var izmantot dizainos, pieņemsim, var uzģenerēt šo kaut kādu idejas vismaz. Mans personīgais viedoklis ir, ka šis ir tāds rīks, ko mēs varam izmantot, lai varbūt kaut kur atvieglotu savu darbu, bet mums noteikti ir jāpieliek arī tas mūsu pienesums jādod. Un, manuprāt, mēs tuvākajos gados jau nokļūsim pie kaut kādas konkrētības šajā jomā. Liena, es jau skatos, ka noteikti ir kāds komentārs. Man ir komentārs, un es īstenībā gribu papildināt to, ka viens ir tas, ka mēs mākslīgo intelektu izmantojam kā rīku, un šobrīd gan jau visi ir dzirdējuši jaunās CSDD reklāmas, kur apveceļš piedalās, un ticiet vai nē, šo reklāmu mūzikas autors ir mākslīgais intelekts. Tātad mūziku sakomponē mākslīgais intelekts, attiecīgi reklāmas aģentūrai ļoti patika tā mūzika, klientam patika mūzika, pieaicināja aranžētāju, kas nedaudz uzpucēja šo varbūt tās mākslīgo skanējumu, apveceļš savukārt iedziedāja, un lūk, mums ir trīs reklāmas, kurās ir CSDD tieši izmantojas, es teiktu, pamatā mākslīgā intelekta radītu darbu. Taču, protams, ir jāpiekrīt tajā, ka mākslīgais intelekts, kamēr vien cilvēkiem būs
vēlme un vajadzība pēc cilvēciskuma, pēc cilvēcības, emocionalitātes un tikšanās ar šo personību kā izpildītāju uz skatuves, koncertos. Tikmēr, es domāju, mēs radošo profesiju pārstāvji būsim vēl joprojām aktuāli, vajadzīgi un nepieciešami. Es pievienojos viedoklim, ka izmantojam kā rīku, bet, protams, domājot līdz kādu informāciju mēs arī dodam šim mākslīgajam intelektam, vai tā ir atvērta tipa programma, vai tā ir aizvērta tipa programma. Nu, kas ir tas, ar ko mēs šo mākslīgo intelektu, kā saka, tautā barojam? Bet no autortiesība aspekta, protams, ir ļoti daudz nenoskaidrot jautājumu, vai un cik daudz šīs mākslīgā intelekta programmas izmanto jau gatavus, iepriekš radītus autoru darbus. Ir arī bijusi attiecīgi tiesvedība saistībā ar aktieru datubāzi, jo, pieņemsim, Holivudā pirms aktieris tiek uzņemts kaut kādā noteiktā satura izstrādē, filmā vai seriālā, notiek provas. Un uz tām provēm nāk tiešām miljoniem, bet tūkstošiem cilvēku, un datubāzi, kurās ir ierakstīts dažādu aktieru balsis, tiešām sastāv ar miljonus dažādiem ierakstiem. Un, jā, šai datubāzē tiek klāt mākslīgais intelekts, kas nozīmē to, ka faktiski mēs un jau tagad varam baudīt varbūt tās pārāk spēcīgas vārds priekš mākslīgā intelekta, bet ir pieejams saturs, pieņemsim filmas, animācijas, kas ir balstītas tikai un vienīgi uz mākslīgā intelekta šiem radītajiem satura elementiem. Tā kā tas viss ir ļoti atvērts šobrīd. Es teiktu, mēs paši esam arī kaut kādā ziņā atbildīgi. Un jūs jaunieši, kas ikdienā lieto visus iespējamos satura kanālus un patērē saturu no dažādiem avotiem, manuprāt, tas būtiskākais, ko es gribētu šodien nodot, vienkārši pārbaudīt no sākuma avotu, no kura nāk informācija, kā mēs zinām, arī šī satura aktualitāte un pareizība ir ļoti svarīga. Un, protams, arī pārdomāti ievietot savu saturu internetā, attiecīgi saprotot to, kā pēcāk šis saturs var tikt izmantots kādā no šīm programmatūrām un tam līdzīgi. Jā, es noteikti pievienojos tajā, ka vēl projām ir ļoti daudz neatbildēt jautājumu, un tas saturs, kas ir pieejams un kā tas tiek izmantots, ir būtiski. Šeit arī ir svarīgi atcerēties gan klātesošiem, gan tiešraidē, ka arī sociālās mēdījos publicētais saturs var dažādi tikt izmantots, ja jūs to pieļaujat un iestatījumos nenorādiet citādāk. Bet tā kā ir tik daudz neatbildēt jautājumu, es domāju arī, ka varbūt kādam klātesošiem kāds jautājums ir parādījies. Un līdz ar to vēlos vērsties pie mūsu zāles. Varbūt kāds vēlas pacelt roku un uzdot kādu jautājumu kādai no mūsu ekspertēm. Laikam, ka pagaidām nē. Tādā gadījumā es domāju, mēs vēl varam turpināt ar vienu tādu pēdējo noslēdzošo jautājumu, jo nenoliedzami digitālais laikmets ir mainījis visu to veidu, kā mēs vispār patērējam saturu un kā mēs to aizsargājam mūsu radošos darbus un ko esam publicējuši. Varbūt jūs varat uzreiz norādīt, kādi ir tie galvenie riski, ar kuriem vajadzētu cilvēkiem rēķināties, tos publicējot, radot un ko uzreiz vajadzētu piedomāt. Tāds kā atziņas, ko visiem paņemt no šīs diskusijas. Droši. Jā, digitālā vide autortiesību kontekstā neatšķiras no analogās. Analogajā vidē, ja mēs gribam izmantot citu autoru darbu, mums ir jāprasa atļauja. Tas pats attiec uz internetu. Ja mēs atrodam skaistu foto, ir jārēķinās ar to, ka kāds var būt autors, un varbūt, ka tas foto ir nonācis internetā bez viņa atļaujas. Un, ja tas tā ir, tad var gadīties tā, ka jūs izmantosiet to foto. Un šim autoram, piemēram, būs programmatūras, monitoringa programmatūras, ar kurām var konstatēt, kur viņa foto tiek izmantots. Un tad jūs riskējat saņemt vēstuli, piemēram, no Vācijas advokāta ar diezgan lielu rēķinu. Tas ir tikai viens no piemēriem, bet stāsts ir par to, ka nav tā, ka tas, kas ir internetā, tas ir par brīvu un brīvi ņemams un izmantojams. Ja jūs gatavojat kādus materiālus, labāk izvēlaties kādu fotogrāfiju, piemēram, fotogrāfiju datubāzi, tur var būt saucamās izmēģinājuma versijas bez maksas, vai arī neliela samaksa. Jebkurā gadījumā, jebkurš materiāls, kas ir tāds radošais materiāls internetā,
Ir jāpaskatās, kur tas atrodas, un, teiksim, un arī tajā datubāzē vienmēr ir jāpaskatās tie visi izmantošanas noteikumi, jo reizēm arī datubāzēs ir tā, ka uz atsevišķajām fotogrāfijām ir dažādi rakstura licences attiecināts, jo ko autors pats ir gribējis atļaut, ja? Viņš var ļaut visiem darīt visu, kas ienāk prātā, bet viņš arī var ļaut, piemēram, izmantot foto tikai nekomerciāliem un izglītības nolūkiem, kas jums varbūt derēs, bet būs gadījumi, kad nederēs. Tad koncentrētais pēcvārds no manis lasiet visur noteikums. Pilnīgi gan platformās, gan sociālos tīklos. Ticiet man, tā ir garlaicīga, bet nepieciešama informācija. Paldies, Tereza. Jā, manuprāt, daudz kas svarīgs jau tika pateikts. Es varbūt varu teikt kaut kādus uzmundrinošus vārdus. Dažreiz var autoram pajautāt atļauju vienkārši, un ļoti bieži viņi tiešām ir arī atsaucīgi un atļauj. Viņiem vienkārši nepatīk, ka viņu darbs tiek izmantots bez atļaujas. Tāda iebilde. Paldies, un Liena? Jā, es laikam vairāk tomēr aicināšu jauniešus būt drosmīgiem, būt radošiem un strādāt radošajās profesijās. Un mēs ļoti ceram, ka ar šādām iniciatīvām kā autorskola mēs arī varam nodrošināt to, ka tiesiski jūs tiekat aizsargāti un jūsu radošums tiek aizsargāts un jūs varat būt pilna laika mākslinieki, un tā ir profesija, jo tas mūžīgais naratīvs par to, ko tu Dēliņ dari, es esmu mūziķis, tā jau nav profesija. Manuprāt, ka tam ir jābeidzās, un ka mums ir jāspēj tieši būt pastāvošiem šajā profesijā ar to, ka mēs esam gan tiesiski aizsargāti, gan sociāli nodrošināti, gan arī paši mēs zinām savas tiesības, jo sabiedrība bez kultūras nav sabiedrība. Mums ir svarīgi, lai sabiedrība attīstās un aug, un tāpēc es skatos ar savām acīm uz šiem jauniešiem šodien un redzu, ka šis ir tas mūsu nākotnes potenciāls, un mēs ļoti, ļoti, ļoti gribam, lai jūs tiešām esat drosmīgi un atvērti šim radošumam un tam, ko jūs nākotnē varat mums pienest kā sabiedrībai. Tad, paldies. Es teikšu paldies visām diskusijas dalībniecēm un vēlreiz rezumējot. Esam drosmīgi, strādājam radoši, atceramies izlasīt noteikumus un vienmēr palūdzam atļauju. Paldies! Aplausi! Tagad gan grožus nododu atpakaļ Evelīnai. Es pavisam ātri arī attālinātajiem klausītājiem ieskicēšu jautājumu. Jautājums ir par mākslīgā intelekta izmantošanu, lai varētu uzklausīt, patiesībā radīt saturu un pēc tam ar to arī izmantot, lai to noklausītos un no tā iegūt kādu finansiālu ieguvumu, tādējādi principā apējot visas radītās sistēmas un pavēršot šo tehnoloģisko radījumu citādāk. Es varbūt varu lūgt kādai dalībniecei atbildēt? To jautājumu. Droši. Šis jautājums, kas tika uzdots, nav īstenībā tik daudz saistīts ar autortiesību pārkāpumu, bet ar to, ka tika apietas attiecīgi tehnoloģijas iespējas, un tā ir tā kā nelegāla komercdarbība, jo komercdarbības ietvaros tika radīti šie boti saucamie, kas veidoja šos skatījumus vai klikšķus vai straumējumus konkrētam saturam, un attiecīgi tas satura ievietotājs no tā guva peļņu. Tad šeit nav tik daudz stāsts par autortiesību pārkāpumu, bet par to, ka vienkārši bija negodīga komercdarbība. Jā, es tā pieļauju, ka tas ir gan Spotify noteikumu pārkāpums vai nekā tāds, nevis uzreiz autortiesību pārkāpums. Un vienkārši tā darbība tieši tā, Spotifyā nav gluži paredzēta šādā veidā. Katrā ziņā esmu pārsteigta par to, ka tur ir arests uzreiz, bet tad acīm redzot, tur arī kaut kāda vietējā ASV likuma noteikti pārkāpti.
Paldies par jautājumu, paldies par atbildi. Tālāk vārds Evelīnai. Paldies diskusijas dalībniekiem par aizraujošo sarunu. Arī es uzzināju daudz vērtīgu aspektu par intelektuālo īpašumu. Šajā brīdī gan mums jāatvadās no mūsu tiešraides skatītājiem, lai gan Autorskolas 2. projekts Mācam nākotnes skolotājus šodien piedzīvojas savu noslēgumu. Autorskola nekur nepazudīs un turpinās izglītot skolēnus, studentus, jaunos radošo industriju profesionāļus, mūziķus, uzņēmējus un sabiedrību kopumā par intelektuālo īpašumu un tā nozīmi. Paldies visiem, kur pieslēdzās tiešraidē, un tiekamies jau nākamajos Autorskolas projektos.